Šodien brīnišķīga diena, lai ietu un evaņģelizētu, lai stāstītu par Dieva lielajiem varenajiem darbiem cilvēkiem. Un pats svarīgākais šodien pastāstīt par Jēzu Kristu. Un kā apostols Pāvils teica, neko citu negribu zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Šodien man vēlēšanās iziet uz ielas. Vakar bija tāda, kā jau pirmdienas diena, daudz darbā. Tā patiesā vēsts šodien, es gribu, lai labā vēsts izskanēja šeit Inverness pilsētā un lai cilvēki atdod savas dzīves Jēzum Kristum. Tā ir man vēlēšanās. Tā kā es dodos šobrīd uz darbu, pēc tam man ir pārtraukums un tad es aiziešu un pasludināšu evaņģēliju. Tāda ir tā vēlēšanās. Tāda man tā vēlēšanās pasludināt evaņģēliju, nes labo vēstu šajā pasaulē. Aleluja! Esmu vienkārši laimīgs, esmu patiesi laimīgs, ka es varu sludināt labo vēstu. Aleluja! Tad es uzfilmēšu arī to vietu, kur es sludināšu. Un es ticu, ka būs baigi forši cilvēki dzirdēs par Jēzu Kristu un viņa dzīves patiesi izmainīsies. Amen! Kā jūs redzējāt, šī tā vieta, kur es iešu evaņģelizēt katru dienu pa 2 stundām. Lūdziet par mani, lai vairāk cilvēki tiek izglābti un atdot savas dzīves Jēzum Kristum. Jo es ļoti vēlos, lai Inverness pilsētā cilvēki piedzīvo Jēzu Kristu un lai viņu dzīves izmainās. Tā kā lūdziet par mani, lūdziet par manu evaņģelizāciju. Un es ticu, ka Dievs izmainīs cilvēku dzīves, viņš izmainīs cilvēku likteņus. Cilvēki attiecīsies pēc dzīvā un patiesā Dieva un atdos savu dzīvi Jēzum Kristum. Amen. Esiet sveicināti pēc šiem video, jo saprotu, ka šodien esmu izgājis ārā uz ielām un es sludināju evaņģēliju, nesu labo vēsti, un tad, kad es biju uz šīm ielām, man svētais gars uzrunāja par to, par motīviem, kādēļ tu esi izgājis uz šīm ielām, vai tu esi izgājis, lai tavu mājas grupa augtu, vai tu esi izgājis, tāpēc, kad mācītājs uz tevi runāja. Un tad es tā domāju, un svētais gars vienkārši teica par to runāja manā sirdī, ka tev ir jābūt tādai lielai, tādai dziļai vēlmei glābt cilvēkus. Un ja tev būs šī vēlme glābt cilvēkus no visas sirds, ka tu pēc tā tieksies, ka tu atvērsi savu sirdi un ka tu zemosies Dievu priekšā un ka tu sauksi uz Dievu un ka tu vēlēsies ļoti, ļoti izglābt cilvēkus, tad tu vienkārši skries par šiem cilvēkiem. Tu sludināsi evaņģēliju, tu lūgsi par viņiem, tu vispār neskatīsies uz to, vai tev ir drosme, vai tev nav drosme, vēl kaut ko, tu vienkārši vēlēsies izglābt. Un tāpēc es vienkārši esmu atnācis no darba, un man Dievs vienkārši lieka padalīties šiem lietām. Tāpēc es domāju, ka mums kristiešiem jābūt tādai lielai vēlmei glābt cilvēks, izglābt viņus, lai viņi no tumsas tiek pārcelta gaismā, no sātana varas pie Dieva un ticībā uz Jēzu Kristu, ka viņi saņem grēku piedošanu mantojumu svēto pulkā. Un es vienkārši tagad sirdī esmu sapratis, ka man vienkārši jātiecās pēc tā, lai glābtu cilvēks, un ka man ir tā vēlme iekšā, kad es vienkārši ne tikai sev piespiežu, ne tikai tāpēc, ka citi iet uz ielām, bet kad man ir šī vēlēšanās, lai cilvēki iet debesīs, lai viņi piedzīvo debesu valstību savā dzīvē, lai viņi piedzīvo Jēzus Kristus savā dzīvē. Un tas ir tas, ko es vēlos īstenībā, un tas, ko Dievs ieliek manā sirdī. Un tāpēc tieksimies pēc tā, lūksim, sauksim, zemosimies Dievu priekšā un tieksimies pēc tā, ka mēs gribam izglābt cilvēkus, mēs gribam, lai viņi iemanto mūžīgo dzīvību, lai cilvēki tiek glābti. Un šorītā jau es iešu, principā, ar citām domām, ar citu sirds attieksmi, ne tikai tāpēc, ka es citi iet, bet kad es šodien pats to vēlos, es vēlos glābt cilvēkus.
Un es sapratu, ja es glābšu cilvēkus, augs mana mājas grupa, un arī, protams, cilvēki to jutīs, kad mana sirds deg pēc tā, lai šie cilvēki ir laimīgi, lai viņi iepazīst Jēzu Kristu. Paldies par uzmanību. Esiet svētīti. Amen.